blakus ir visi šī pasākuma vaininieks, Ārnestas, kurš ritenieks. Pastāstīja, kā tu esi nonācis līdz tam, ka visi, ar kuriem es pirms tam runāju, teica par tevi tikai labus vārdus. Nu, nezinu, ir jau arī, kas saka slikts vārdus, bet bez sliktiem labiem vārdiem laikam nekas dzīvē nenotiek uz priekšu. Un mazāk klausīties vārdos, bet vairāk darīt. Un es domāju, ka tas pamats varētu būt tas, ka tas, ko es daru, nav mans darbs, bet tas ir mans dzīves stils. Tas varbūt arī varētu būt. Un es šajā jomā esmu jau no kādu 4 gadu vecuma iekšā un es domāju vēl te kādus 60 pavadīt. Jā. Tas ir skaidrs, ka ja ir sportos, tad būs jāsporto visu atlikušo mūžu. Vairāk, mazāk, aktīvāk, pasīvāk. Kā trenerim, kā atlētam, tā kā jākustās. Saki, vai pie tevis notiek kaut kāda īpaša to personāžu atlase, jo arī, iepriekš runāju citiem čekiem un visi teica, ka viņi te nāk, jo te visi ir forši, visi tāds ir kaut kāds kastings tam visam, vai tu kaut kā izvēlies, kurš te nāk, kurš te nenāk? Kādas muļķības, neko es neizvēlos, un tā tie cilvēki sanāk, labā vietā labi cilvēki, laikam, tā man viņi paši saka, kad šeit ir dažāda profesija pārstāvi, dažādu nodarbošanos un reliģisku pārliecību pārstāvi, kuri šeit sev roda kaut kādu kopēju mierinājumu, piepildījumu, gan caur boksa kustībām, gan caur fizisko sagatavotību, gan caur to auru, acīm redzot caur to manu darba prieku, kur es cenšos visiem mēģināt arī nodot tālāk, un tas arī, acīm redzot, nes tos rezultātus, un tā silta atmosfēra patīk cilvēkiem atgriezties, un ir pat bijuši tādi cilvēki, kas atnāk uz treniņu, piesakās 8, mēs līdz pusotru stundu nostrādājam, viņam jābrauc uz darbu, bet viņš sēžot 10 minūtes, 20, 30, 40, dzer kafiju, mēs pļāpājam, un vienkārši ir fantastiski atrasties šeit. Tev uz durvīm jāraksta ne tikai boks studija, bet arī savā ziņā psihologu kabinets. Psihiatri, jā, psihologu, psihiatri palīgi, jā, ir arī bijuši tādi gadījumi, kad cilvēki nāk tieši nosūtīti no psihiatra. Jā, ir dažādi veidi treniņi, ir treniņi, kas ir fiziski, treniņi, kas ir tādi garīgi, psiholoģiski, un citreiz ir bijuši tādi klienti, kuriem vienkārši tev jārunā ir pusotru stundu, un arī tas, un pateikšu godīgi, tas nav viegli, un uz nedēļas beigām jau piekdien jau sakrājās pašam jau liels melns mākonis virs galvas, bet ir ar to jācīnās. Man pirmām kārtām ļoti patīk tas, ko es daru, un tas, man liekas, arī nes to visu priekšu. Pats es skatojos, mēs pirms tam skatījāmies, un pats es arī līdzdarbojos, pats tu kā pringā, lai tu tāpat kā vispārējie savu to spriedzi nolaist. Jā, tā varbūt, ka ir man tas ir man tāds kanāls, pa kur es nolaižu kaut ko, kas man neizdodas, varbūt, ko es esmu caur visiem varbūt uzkrājis, un sanāk tā, ka vēl tās kustības ir iekšā, un tā varēšana arī daudz maz ir, un paldies Dievam, traumas tagad nemāc, un tad es arī labprāt izkustos, ļoti liels gandarījums ar to, kad arī var cits cilvēks tam piesaistīt, pavilkt, un tad tie treniņi tādi ļoti laba atmosfēra, ļoti laba tāda enerģētiku, un cilvēki no tā daudz iegūst, un mūsu grupa paliek aizvien lielāk un lielāk. Mēs esam atpakaļ, un mēs esam apķērušies. Mēs jau apķērāmies pēc pāris vārdiem, jā. Klau, bet pastāst arī bišķiņ par tiem, kas nekāp ringā, jo pēc tevis nāk arī džeki, kurus īsti tā ringā neesmu redzējis. Viņi tur ņemās kaut ko tur un tur. Pats galvenais, kas jāsaprot, ka te jau nav jānāk obligāti jākāp ringā, bet viena lieta ir tāda, ka ir daudz tādi treneri, kuri savus klientus, kur viņiem maksā naudu, tā kā trenē, tur pa ķēpām māca sitienus, slavē un veido diezgan tādu maldīgu priekšstatu par to, kādā līmenī viņi ir un ko viņi dara. Un boksā ir tā, ka tas rings varbūt nav tik noteicošs, kad katram, tagad uzņēmējiem, ārstam, advokātam, kuram ikdienā jātiek uz cilvēkiem, nedrīkst būt tāda sasista seja vai vēl kaut kas, tāpat arī aizsarga ekipējums, bet to visu var darīt. Tā nav spiesta lieta, bet ļoti bieži cilvēki, lai kā to gribētos vai negribētos, nonāk līdz tam, ka viņi tiešām grib iekāpt tajā ringā, un nezinu, vai tas ir mans nopelns vai vienkārši viss šīs zāles, tas nopelns, kad cilvēks saprot, kad ir kaut kāda pirmā kārta, pirmā līmeņa, tur tā pamata soļi, iemācāmies solīšus, rociņas turēt, kustēties. Cilvēks jau nedaudz jau aprod ar to, pārliecība rodās un pastrādājam ar tām ķepām, tāpat pa maisa. Tad ir arī treniņi pāros bez
kontakti, ja, kur mēs strādājam uz uzdevumiem, tad nevienu nost nesitam. Un tad, ja cilvēkiem ir vēlmi, ja, tad apdās man nāk tāda grupa ar radošiem cilvēkiem, ja, gan no mākslas vides, ja, gan no operātoru režisoru Latvijā ļoti pazīstami, ja, un rakstnieki, mākslinieki tā tālāk, kur vienkārši nāk šeit, ja, 8:00 pirmdienās, trešdienās, ja tikko kā beidzās grupa, nāk darboties un viņi tajā visā kaut ko saņem, ja, un arī viņi tāpat stāv pāros, ja, nevienu nesit nost, visi normas robežās, mums ir aizsarga ekipējums. Nu, līdz tam nonākam, bet tas nav kā pamat uzstādījums. Tas jau tev nav jānāk šeit, ka man tagad bāzīs ringā un tagad man sitīs pa seju. Jo tas ir tā lielākā problēma, kas lielākā daļā Latvijas iedzīvotāju ir tas aizspriedums par to, ka, nu jā, boks, tad tur visi sit, pirmām kārtām reketieri, lielākā daļai skūtas galvas, visticamāk, ka Mercedes vai BMW, un tad tūlītās atņems mums visu naudu un tā tālāk. Nu, tas tā kaut kā diezgan dumi, un paldies mūsu Latvijas labākam bokserim Mairim Briedim, kurš ar saviem panākumiem, ar savu neatlaidību, ja, visu tom mārketinga akcijām, kas notiek, ka viņš nedaudz arī tomēr cilvēkiem arī liek, ka paskatīties to boksu nedaudz savādāk, un es atkal to daru no zāles viedokļa. Ja. Man liekas, ka man sanāk, un man ļoti patīk, ka cilvēki aizvien vairāk tiek izglītot šajā jomā, nevis vienkārši tur dzīvo kaut kādos aizspriedumos par to, cik boks ir slikts. Jā, jo tur pirms tam Džeka arī teica, ka šeit ir tā kā džentlmeņu klubā. Jā, nu tas varētu būt tāds nevis tieši konkrēti boksa klubs vai fiziskās sagatavotības vai svarcelšanas klubs, bet viņš ir tāds domas grupu tāds klubs, ja, nu, kur nāk cilvēki ar vienotiem mērķiem, ja, kaut ko attīstīt sevī, mainīt sevī, kaut ko cīnīties ar saviem iekšējiem visiem vēliem un padarīšanām un tas ir šeit ir lieliski iespēja to visu izdarīt. Līdz šim es domāju, ka tāpēc arī cilvēki nāk. Tāpēc arī cilvēki te nāk noteikti. Bet tā ir taisnība, ka AR studijā notiek arī trakulīgas ballītes. Trakulīgas ballītes? Jā. Trakulīgas ballītes nenotiek AR studijā, notiek vienreiz gadā, ja mums ir jaungada ballīte. Ja, šogad ar lielo pārvākšanos viņa tā nenotika, bet mēs vēl tā kā paredzam viņu vēl uzrīkot. Ballītei nav nevainas, bet tas, ko mēs darām, mēs palīdzam vecpuišiem. Izklaidi. Vecpuišu ballītes mēs pie sevi gan organizējam, kur vecpuišiem kā pārsteigums tiek organizēti dažādi notikumi ringā saistīti ar boksu un ne tikai. Vienreiz es tam pie tevis ilgāku laiku nāku un es redzēju arī tur kaut kāds pirātu kuģus, rings bija pārtaisīts pa pirātu kuģu. Jā, tas bija konkrēti bērnu ballītes arī, kur mēs savus telpas izmantojam ar ringu, ja, kurš ir diezgan interesanta vieta, kur bērniem spēlēties. Ja, un sākām saviem bērniem taisīt jubilejas, ja, izdekorējot ringu, pārveidot par dažādākiem tēmām. Un tad beigās nonācām līdz tam, kad arī viens otrs cits kāds draugs grib ringā, grib sportzālē atraktīvi pavadīt savu dzimšanas dienu bērnam. Ja, arī tādas lietas mēs darām. Jā, principā tas ir... Tas nav tikai boks. Tas ir radošs darbnīca. Jā, tāpēc tā ir studija. Viņi ir varbūt lielāki, varbūt mazāki, te varbūt 100 kvadrātmetri, varbūt 250, bet tā vienalga būs studija pēc savas būtības. Ar individuālu attieksmi, pret katru personiski un grupā tāpat. Un tas, ko cilvēki pēc kā te nāk. Tā te nāk un to viņi tev. Paldies! Ņem pa labi. Tev parunāties un paldies, ka tiekamies.